Darba drošības centrs ir akreditēta izglītības iestāde, kur piedāvā apgūt vairāk kā 50 apmācību programmas. Pamatdarbība ir konsultācija un ārpus pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem, uzņēmumu speciālistiem, palīdzot nodrošināt vai pilnībā pāraugot tādas sekundāras biznesa funkcijas kā darba aizsardzība, ugunsdrošība, pārtikas aprits drošība. Mācību centrs arī piedāvā kursu auklītēm, profesionālās pilnveides izglītības programmu Bērnu aprūpes pamati. Auklīšu kursos tiek pasniegta visa juridiskā informācija, kas ir vajadzīga, lai auklīte varētu apkopt un strādāt ar bērniem, ja, bērnu vecuma posma īpatības, plus visa mediācija, ja, visa izglītošanās, spēlēšanās, mācīšanās, pilnīgi viss iekļauts, kā prasa to likumdošana. Ja. Respektīvi, iznākot pēc kursiem, auklītes mums jau ir izmācījušās, ja, viņas strādā mums privātos bērndārzos un ir ļoti apmierinātas, jo veidojas ļoti labs dialogs ar pasniedzēju, plus pasniedzēji visi ir profesionāli savā jomā, un līdz ar to izlaižam mēs profesionālās auklītes, kuras ir ļoti labi konkurētspējīgas mūsu darba tirgū. Tiem, kas plāno doties strādāt uz Ziemeļvalstīm, mācību centrs piedāvā apgūt nepieciešamo apmācību darba drošībā, kura visvairāk tiek pieprasīta būvniecības nozarē un sabiedriskajā sektorā. Pēc kursu beigšanas izsniedz darba drošības karti jeb zaļo karti darbam Ziemeļvalstīs. Iegūt viņu var pie mums noklausoties kursus. Ja. Cilvēks atnāk, noklausās kursus, saņem certifikātu. 3 nedēļu laikā viņam tiek piegādāta karte. Mēs paši karti neražojam, karti mums sūta sadarbības partneris no Somijas. Ja. Līdz ar to Somu izdod, Somu reģistrā viņa ir, un tā ir darba drošības karte tieši Ziemeļvalstīm. Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru Darba drošības centrs piedāvā kursus bezdarbniekiem – elektrokrāvēja operators. Cilvēks, kurš meklē darbu vai kurš ir ilgstošā bezdarba stāvoklī, viņš var nākt pie mums, aizpildīt kuponus un piedalīties, apmācībās, ko sec Nodarbinātības valsts aģentūra. Un par to viņš saņems arī stipendiju. Mācību centrs piedāvā 2 tālmācības kursus – autokrāvējs, elektrokrāvējs un minimālās higienas prasības. Pieteikšanās notiek internetā. Visi mācību materiāli tiek atsūtīti pa pastu, un tests jākārto online. Uz testa rezultātu bāzes viņiem tiek izsūtīta jau apliecība uz viņa norādīto adresi. Cilvēks, neiziet no mājām, dabū izglītību, kura ir ļoti pieprasīta darba tirgū. Darba drošības centrs piedāvā bērnu drošības aizsardzības līdzekļus logu bloķēšanai, durvju fiksātorus, kā arī speciālas armatūras drošībai būvobjektos. Visi interesanti laipni aicināti pieteikties kursiem mājaslapā.